Sveiki, mani sauc Alisa Broka, esmu no Rojas. Esmu LMK zvaigzne, jo man patīk vadīt pasākumus un esmu atraktīva. Šobrīd esmu apgādes zinātnē direktors asistente. Tas var noskaidrot anekdoti. Tiešām? Jā. Tas ļoti bīstami, zini? Kāpēc bīstami? Es redzēju anekdošu turnīru karalisko. Mazliet. Cik bija smieklīgas anekdotas sezonas garumā? Nē, es eksperts. Nu, lūk. Nu, stāsti. Zaķītis nezina skaitli 7, bet viņam ļoti gribās 5 bulciņas. Viņš aiziet uz veikalu un saka, man lūdzu, tā kā 7 bulciņas, bet 2 nevajag. Es sajaucu, Zaķītis nezina. Labi, Bet vismaz bija smieklīgi. Bet esmu Pa seniem laikiem. Labi, tā. Vai tu varētu mums, Reku, nolasīt šo te tekstiņu? Labvakar, mīļie skatītāji! Šovakar mēs atrodamies LMK ēterā, kurā tūlīt tiks pasniegta gada balva tādās nominācijās kā Šaursliežu dzelzceļš, Mazā Alma ravā bradā basām kājām krasta malā, un šis zagara šaisķis nav mans zagara šaisķis. Pamēģinām vēlreiz, klausies, baigi forši, bet tu varētu iznākt, un mēs nav uz laiku. Tu varētu iznākt, nostāties, un tad... Būs viņš. Pareizi, aizmirst pa viņu pat, jā. Jā, nu tu pamēģini. Iznāc, nostājies, un tev jāskatās arī kamerā, ne tikai lapiņā visu laiku. Ja? Nu, tā, savādāk. Labvakar, mīļie skatītāji! Šovakar mēs atrodamies LMK ēterā, kur tūlīt tiks pasniegta gada balva nominācijās kā Šaursliežu dzelzceļš, Mazā Alma bradā basām kājām malā, un šis zagara šaisķis nav mans zagara šaisķis. Un tagad būs... Jā. Un tūlīt dosimies pārspīlēti garā, izglītojošā ekskursijā. Pat pa veikaliem. Pārspīlēti garā, informatīvā pauzē. Super. Un tagad saka, mēs esam atpakaļ pēc garās bla 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 bla, Okarta skatuves finālā un aicinām finālistus uz skatuves. Un tagad esam atpakaļ no pārspīlēta garās informatīvās reklāmas pauzes un aicinām uz skatuves visus garlaicīgos finālistus. Garlaicīgos finālistus. Pirmā godīgā vadītāja to Latvijā. Ar reti sūdīgām dziesmām. Jā. Bravo. Ok, Paldies. Man liekas, ka ir skaidrs, jā. Paldies tev liels. Paldies. Sajaucu savu anekdoti. Varbūt tas viņus uzjautrināja.